1095. gadā pāvests Urbāns II pasludina krustkaru pret musulmaņiem, kas ir ieņēmuši Svēto zemi, Jeruzalemi, un apdraud kristiešu svētceļniekus. Pēc 100 gadiem 1195. gadā kristietība ir jau izplatījusies lielākajā daļā Eiropas, bet Baltijas ciltis joprojām nav pievērsušās kristietībai. Tālaik pāvests Inocents III pasludina krustkaru, lai pievērstu pagānus katolismam. Lībieši ir pirmie, kas sastopas ar vācu tirgotājiem, krustnešiem un kristīgās ticības sludinātājiem. Lībiešu vadoņi ir izvēles priekšā. Viens no šiem vadoņiem ir Kaupo. Kaupo ir viena no visapspriestākajām un arī vispretrunīgākajām personām senākajā Latvijas vēsturē. Parasti, kad asociēta ar nodvēju tā 19. gadsimtā baltvācu rakstnieks Karlīts Mertels savā grāmatā Panems imanta par Kaupo raksta tā. Mani dēli krita kaujā par brīvību, bet ak, mans meitas vīrs Kaupo tos nodeva. Viņš piebiedrojās svešiniekiem, viņš dzīvo to cietokšņos, viņu dzīrēs viņš noplītē kopā ar tiem to, ko tie ir salaupījuši. Ak, kam man vēl bija jādzīvo, lai nestu tev šo vēsti? Viņš atkāpies no sevis tēvijas dieviem. Viņš padzina savu sievu un ieved svešnieci mana tēva pilī. Tas ir viņš, kas nodod svešiniekiem katru slepeno patvērumu zemē un katru plānu, ko uzmetam, lai atkarot brīvību. Ja nebūtu viņa, varbūt svešzemju muģi sen jau šeit nebūtu. Mēs vēlējamies palūkoties aiz laika gaitā radītajiem mītiem un iestīties tuvā vēsturiskajā realitātē, kurš liecinieks bija pats Kaupo. Kas bija šie lībieši, no kuriem ir cēlies Kaupo? Vai Kaupo bija pirmais līderis no Baltijas teritorijas, kas centās veidot vienotu valsti? Un kāpēc Kaupo plānu cieši tādu neveiksmi? Šie ir daži no tiem jautājumiem, kurus mēs centāmies saprast, kamēr mēs iepazināmies šo personu. Lībieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji ar senu un bagātu kultūru. Gaujas lībieši apdzīvotās zemes 12. gadsimta beigās aizņem ap 1000 kvadrātkilometru plašu teritoriju, kas sadalīta pilsnovados. Tos pārvalda novada vecākie, kas dzīvo nocietinātās koka pilīs. Turpat darbojas arī tirgotāji un amatnieki, taču lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo ciemos. Galvenās saimniecības nozares ir zemkopība un lopkopība, kā arī zvejniecība. Arī lībiešu mītiskie priekšstati ir cieši saistīti ar dabu. Lībiešu dievšķotajā pasaulē ir svētie koki, avoti, akmeņi, alas un kalni. Uz pārējo cilšu faunu lībieši ir izcēlušies ar izteiktu ticību zīlēšanai. Baltijas reģioniem raksturīgā politiskā sadrumstalotība ir raksturīga arī lībiešu ciltīm. Biežie laupīšanas sirojumi ir arī lībiešu karvadoņu ikdiena gan kā uzbrucējiem, gan kā upuriem. Ko par lībiešiem saka paši lībieši? Lībieši, latvieši, Kaupo, visam tam pa vidu ir tāds visai pamatīgs problēmu loks, problēmu muskulis, jo man ik pa brīdim uzdod tādu jautājumu, ar ko lībieši atšķirās no latviešiem. Tas ir tāds labs jautājums, jo uz viņu var atbildēt divos veidos. No vienas puses var pateikt, ka lībieši pilnībā atšķirās no latviešiem, tas ir divas dažādas tautas. Lībiešu valoda ir somugru valoda, kas ir rada Igauniem un Somiem, latviešu valoda ir baltu valoda. Otra atbild uz to pašu jautājumu ir ne ar ko. Jo patiesībā viena liela daļa no latviešiem ir lībieši, kuri ir mainījuši vēstures gaitā savu valodu. Paskatāmies uz to pašu 12. gadsimtu vai uz Livonijas Indriķa kroniku, vispār kā uz dokumentu, kurā Kaupo pirmo reizi parādās, tad faktiski tas nav stāsts par Latviju un latviešiem, tas ir stāsts par lībiešiem un viņu kaimiņiem, pirmkārt. Un par lībiešu zemi pievēršanu kristietībai un pēc tam attiecīgi sekojoši pārējo reģionu tautu pievēršanu kristietībai. Un tajā laikā, teiksim, Livonijas Indriķa kronikas laikā faktiski nav vispār latviešu. Latvijas teritorijā ir lībieši un 4 baltu ciltis.
Un tā problēma, kas bieži vien ir arī tīri mācot Latvijas vēsturi, ar ko daudz ir saskārušies, un liela daļa nav spējusi viņu, teiksim, sakarīgi atrisināt. Manuprāt, līdz pat mūsdienām īsti nav tas labi atrisināts. Ir kurā brīdī, kā no šī kokteļa lībieši plus 4 Baltijas baltu tautas, pēkšņi 19. gadsimtā ir jaunatvieši un pēkšņi visi ir pavisam citādi. Kas tur īsti pa vidu notika, kā notika šis latviešu veidošanās process, cik, teiksim, pats nodarbojas ar valodu, tad šeit ļoti labi, teiksim, podskatās salīdzinu Latvijas teritorijas kartes no tā paša 12. 13. gadsimta arheoloģija, šīs lībiešu apdzīvotās teritorijas, baltu apdzīvotās teritorijas, paņem kaut vai uzliek mūsdienu izlokšņu kartes, tad ļoti labi redzēt, ka tas, ko mēs saucam par latviešu valodu, vai tas, kas ir tā faktiski latviešu daļa. Tā ir tāda josla, kas atrodas pa vidu, lai appus tai līnijai, kur tajā 12. gadsimtā atradās lībiešu un šo attiecīgo baltu tautu saskares zonu. Faktiski, teiksim, viena liela Latvijas daļa, ko mēs it kā zinām, kas ir Latvija, mēs redzam, ka kādreiz šeit ir apdzīvojuši šīs teritorijas lībieši, un tā realitāte ir tāda, ka ne jau pasaulē nenotiek tā. Retos gadījumos notiek, bet lielākoties nenotiek tā, ka pēkšņi nomirst 200,000 cilvēku, un tad ienāk kaut kas pavisam cits iekšā. Tas ir vienkārši tā kultūra, kas mainās, tās ir valodas, kas mainās. Patiesībā arī kaut kādi jaunākie ģenētiskie pētījumi rāda to, ka lībieši, respektīvi, kad starp latviešiem un igauņiem ģenētiski praktiski tās ir vīdi tautas, nav nekādas atšķirības, un līdz lietuviešiem ir ģenētiski daudz tālāks ceļš ejams, līdz ar to faktiski tas lībiešu tilta esamība joprojām apliecina arī šādā veidā. Ja salīdzinu ar skandināviem vai citām tautām no altajiem, cik ļoti daudz ceļoja apkārt lībieši, vai viņi palika uz vietas, kur bija? Atkal ir tas pats tā pats problēma, ka mums ir drusku maz datu. Jo lielā mērā mums ir tā kā jāpaļaujās uz arheoloģiju un uz šīm dažām kronikām, kas ir. Pēc tam jau netiek it kā vispār tā ļoti pievērst uzmanību tiem vietējo problēmām. Ja? Un arheoloģija arī ir ļoti nepietiekami rakts daudz vietu un ir ļoti daudz neskaidrību, jo, teiksim, kā tas viss ir veidojies. Ar to 12. gadsimtu, 11. gadsimtu jau saliekot kopā ar kroniku, tā aina ir kaut kāda, ja? Bet kas tur ir bijis pirms tam, ir grūti pateikt. Pēc idejas ir tā, lībieši ir, lībiešu valoda, lībiešu kultūra ir somuļu kultūra. Savas pirmsākumos somuļu kultūra ir vairāk par klejotāju kultūru tieši, kas arī, teiksim, varbūt izskaidrot to lībiešu apmešanos ap upēm, respektīvi ne tik daudz ap lauksaimniecības zemēm, bet tieši ap kaut kādām tādām vietām. Un tur ir mēģinājumi bijuši ir ap šo 12. gadsimtu, to populācijas skaitīšana, ja, un tas ir, teiksim, tur tie skaiti varējās no 15 līdz 28 tūkstošiem, kas priekš tā laika ir ļoti daudz. Kādu lomu lībiešu sabiedrībā bija kalpo? Indriķa kronika ir nodēvējis kalpo par it kā ķēniņu, kas ir radījis daudz neskatību par lībiešu sabiedrības attīstības līmeni šajā laikā, tomēr lielākā daļa vēsturnieku lietas domāt, ka kalpā ir bijis tikai viens no lībiešu vecākiem, kuru var bija diezgan ierobežota. Tomēr viņa izvēle kļūt par kristieti un saglabāt šo ticību līdz mūža galam, izceļ viņu uz pārējo lībiešu vadoņu fonu. Protams, tas lielais jautājums ir, kādēļ kalpo izšķīrās par kristīgo ticību. Kādēļ viņš izšķīrās, un tādēļ domas vienmēr dalās. Liekas, ka viņš ir kaut kāds nodevējs, jo lūk, ienāca vācu krustneši, ienāca ar uguni un zobenu, un kā teikt, brīvie, neatkarīgie un ar savām, kā teikt, senču reliģijām, tradīcijām, lūk, tautas vai ciltis, kā teikt, viņām piespiedu pieņem kristīgo ticību. Niecībā, ja tā varētu jau kāds domāt, varbūt Indriķa kronika, tas ir varbūt mazliet tendenciāls, bet tomēr, lasot tos notikumus, var saprast, ka kalpo bija lielas izvēles priekšā.
Pie viņa atnāca, ne jau krustnešu iekarotāji, pie viņa atnāca daži misionāri no Brēmenes Vācijā. Un viņi netika nemaz tik labi sagaidīti. Viņiem, kā teikt, tur draudēja viņiem izrēķinoties. Tajā laikā, kā teikt, kādu nogalināt vai tāda nežēlība un vēl visādas nekrietnības, ļoti liels nekrietnības, tā bija ļoti izplatīta lieta. Nevar teikt, ka tur, kā teikt, bija ciltis ar augstiem tikumiem, pilnīgi otrādi. Visu, kā teikt, zinot tos notikumus vēsturiskos gan šeit, gan arī apkārt un tuvumā, ārkārtīgi liela nežēlība, nu, var teikt, tāda arī garīga tumsonība, ja tāda nežēlība, tāda var pieļaut. Livonijas Indriķa kronikas 7. nodaļā mēs lasām par kalpo braucienu ar brāli Teodorihu pie visaugstākā priestera vasara. Pēc tam brālis Teodorihs ar krustnešiem, kas tūgad līvzemē zem sava krusta bija kalpojuši Dievam, aizbrauc uz Vāciju un paņēma līdzi kādu līvu vārdā Kalpo, kas turēdz līviem bija kā valdnieks un vecākais. Kad viņi bija apceļojuši lielu daļu Vācijas, Teodorihs aizved Kalpo uz Romu un stādīja priekšā pāvestam. Pāvests viņu uzņem ļoti laipni, noskupstīja un plaši iztaujāja par apstākļiem, kādos dzīvot tautas ap līvzemi, un dziļi pateicās Dievam par līvu tautas atgriešanu. Pēc dažām dienām augstu cienījamais pāvests Inocents III pasniedz minētajam Kalpo savu dāvanu, proti 100 zelta gabalu, un, kad vēlējās atgriezties Vācijā, ar lielu sirsnību atvadies no tā, svētīja to un ar brāli Teodorihu aizsūtīja līvzemes biskupam ar svētā pāvesta Gregora roku rakstīt Bībeli. Un visiem Kalpo dzīves notikumiem, iespējams šis ir bijis vispilgtākais un iespaidīgākais. Mēs varam tikai iztēloties tās sajūtas, kas pārņēma Kalpo ieraugot Visbijas mūrus, Brēmenes katedrāli, daudzas Vācu pilsētas ielas pilnas ar amatniekiem un tirgotājiem, bruņiniekiem un karietēm, un, protams, mūžīgā pilsēta Roma, cik ļoti tas varēja kontrastēt ar mājās ierasto. Kalpo dodas vizītē pie viena no visvarenākajiem sava laika cilvēkiem, pāvestu Inocentu III, kuru uzskata par visnozīmīgāko viduslaiku pāvestu. Tieši viņš ir izsludinājis Ziemeļu krustakarus. Viņš ir tas, kurš uzsāk visnežēlīgāko cīņu pret tā laika herēzēm baznīcā, kur rezultātā tiek iznīcināti tūkstošiem katāru, un tajā pašā laikā tieši Inocents III ir tas, kurš dod savu svētību slavenākajam viduslaiku svētiem Asīzes Franciskam dibināt mūku ordeni. Inocenta veiktās baznīcas reformas vēl tagad nosaka katoļu dzīvi un ticību. Rakstniekam Aivaram Kļavim ir sava versija par šo tikšanos. Pāvests izprašņāja viņu par šīm ziemeļu ciltīm, kā tur Eiropā tās sauca, ja? Un iedeva viņam, uzdāvināja, teiksim, 100 zelta gabalus, zelta naudas gabalus, un apkampa viņu, kas nozīmē pēc tiem kristiešu kanoniem un Vatikāna kanoniem, kas nozīmēja, ka viņš viņu Kalpo ieceļ par savu vasali šajās zemēs. Un te nu ir viens brīdis, ko Kalpo vai nenovērtēja, vai neizmantoja, vai nespēja izmantot. Un kas savukārt padarīja uz visu turpmāko dzīvi bīskapa Albertu par viņu ienaidnieku, lai gan viņi ārēji draudzējās, jo viņi viens bez otru nevar izskatīt. Jo bīskapa Albertu savukārt iecēla Brēmenes arhibīskaps. Un Brēmenes arhibīskaps caur šo ziemeļa austrumu tām bīskapijām, ja, ko viņš dibināja, viņš gribēja iegūt neatkarību, daudz lielāku neatkarību no Romas. Un savukārt tagad Romas pāvests paziņo, ka nē, tu tur būsi mans vasals, tur uz vietas. Ja? Un tāpēc bīskaps Alberts lika lietā visu, jo viņa politika bija skaldi un valdi. Un viņš lika visu lietā, lai tas Kalpo nevarētu savas vasaļa tiesības realizēt. Lai arī vienīgā informācija par Kalpo Romas ceļojumu, kas ir ilgs veselu gadu, nāk no pāris teikumiem Indriķa kronikā,
Mēs varam droši apgalvot, ka atgriežoties, viņš ir kļuvis uzticams krustneša sabiedrotais. Mēs jau par kalpo spriežam attālināt. Mums ir Livonijas Indriķa kronika, kurai ir savs viedoklis par tajā laikā notikušo. Faktiski, no Livonijas Indriķa kronikas skatu punkta kalpo ir ļoti pozitīvs tēls. Viņš ir atbalstījis šo kristianizācijas mērķi un atbalstījis to, ka šī kristietība Baltijā izplatās. Un tad pretī mums stāv šī otrā teorija, kas jau nāk no Punkula laikiem, ka kalpo kā noderē. Bet patiesībā, ja tā paskatās, tad mums ir visai maz dokumentu, vai izņemot to Livonijas Indriķa kroniku, faktiski mums nav dokumentu. Tālākais ir interpretācija. Bet tas, kā es uz to raugos, manuprāt, šeit ir divi ceļi ar vienu mērķi. Un tas mērķis, viens ceļš ir kalpo, un otrs ceļš ir tas ako ceļš no Mārtiņas salas. Un abiem mērķis ir bijis saglabāt sevi, saglabāt savu apkaimi, saglabāt savu dzīvesveidu, savu, cilvēku loku. Tikai viens ir izvēlējies šo ako gadījumā militāro ceļu, aizstāvēties ar spēku, neļaut ienākt, un otrs ir šis kalpo ceļš, kas ir izvēlējies pretējo, principā iefiltrēties pretinieku nometnē. Principā tas ir abas metodas, manuprāt, arī mūsdienās ļoti plaši var sastapt, un skaidrs atbildes gala rezultātā tā arī nav. Varbūt šie abi ceļi nostrādāja kopīgi, jo ir tas vēl viens mīts par tiem 700 verdzības gadiem, kas varbūt vairāk attiecās tieši uz kaut kādu jaunākajiem laikiem, bet arī ar šo vāciešu ienākšanu Rīgā faktiski vietējie saglabāja tomēr visai plašas tiesības. Līdzvērtīgas, respektīvi nebija šī situācija, ka vietējie tika 100% paverdzināti uzreiz, bet bija arī šīs vienošanās starp krustnešiem un starp vietējiem augstmaņiem, un nevelti ir arī dzimtas, vairākas baltlātas dzimtas, kas, savu izcelsmi saista tieši ar vietējiem iedzīvotājiem, kā Līveni, piemēram, Lekskule un citi, kuri faktiski uzskata, ka viņi pamatā ir cēlušies tieši no lībiešu augstmaņiem, pēc tam pārvāciskojušies. Kalpo liktenis pēc atgriešanās mājās ir sarežģīts un traģisks. Indriķa kronika vēsta, ka 1206. gadā Līvas atcelšanās laikā Turēdis Līvs pazina kalpo kā krustneša sabiedroto un nopostīja viņa īpašumus. Atgriezies no Romas, kalpo, es lasīšu tā, kā man te rakstīts, atgriezies no Romas, kalpo devās gan pāri Gaujai uz Satezeli pie Dabreļa, gan uz Mārtiņas salu pie Ako, gan pie saviem tuvākajiem kaimiņiem Ledgaļiem. Viņš pat aizsūtīja zīmnešus uz Zemgali pie Viestura un uz Kursu pie Lameņuķa. Bija pienācis laiks visām ciltīm apvienoties, nevis katrai atsevišķi karot ar Vāciju. Apvienoties un slēgt ar tiem stingru miera līgumu uz mūžīgiem laikiem. Pretējā gadījumā Alberts tos visus pa vienam noslaucīs no zemes virsmas. Viesturs ar Lameņķi, kuriem jau bija miera līgums ar Rīgas bīskapu, pat neatbildēja uz viņu vēstījumu. Savukārt Līvu vecākie atklāti smējās. Tā kā, ja tas būtu izdevies, mēs šobrīd runātu par pilnīgi citu Latvijas vēsturi. Pilnīgi citu situāciju. Parādās jautājums, vai tiešām šie vietējie bija tādi, tik neattīstīti, neaizsargāti. Varbūt drīzāk tas, kalpo laikmetā, drīzāk tā problēma varbūt bija tāda, ka nevarēja saskaņoties savā starpā. Bija pārāk daudz gribējās katram būt galvenajam savā ciemā, un katram varbūt bija pārāk atšķirīgas idejas. Indriķa kronika liecina par vairākiem krustnešu kara gājieniem, kuros ir piedalījies pats kalpo. Līdz savu mūža galam viņš arī neatgūst kontroli pār saviem īpašumiem Turēdā un ir spiests dzīvot vācu krustnešu aizbildniecībā.
Kalpo, es domāju, Kalpo bija gaišs vīrs, un es domāju, viņam bija tāda vīzija par kaut ko labāku nekā tas laiks, un tā kā te dzīvoja, karojot nemitīgi viens ar otru. Viņam bija kāda vīzija par to, kas tad var visas tās ciltis apvienot. Tā ir, lūk, šī ticība, par kuru viņš uzzināja. Kalpo mirst nākamajā dienā pēc ievainojuma Vilandes kaujā 1217. gada 21. septembrī. Viņa mirstīgās atliekas tika pārstas atpakaļ uz dzimteni, kur pēc Indriķa kronikas ziņām viņš tika apglabāts Kubeselē. Mūsdienās valdošais viedoklis Kalpo adusvietu lokalizē Krimuldas baznīcā. Jā, domājams, ka šis ir viņa dzimtais pilstāvis. Šī dzimtā vieta, vēl jau vairāk tādēļ, ka viņš arī apglabāts ir šeit Kubeselē, un nostāsti tautā jau ir saglabājušies 19. gadsimtā, 1800 kādos gados, man liekas, pēc Napoleona tūlīt. Vēsturnieki šeit izdarīja arheoloģiskos izrakumus un konstatēja, ka tur ir apbedīts, kremēts apbedījums. Arī Indriķa kronika stāsta, ka Kalpo krita tagadējā Igaunijas teritorijā. Viņš bija kādās cīņās aizgājis kopā. Un, jā, tur viņu ievainoja smagi, kā teikt, un viņu sadedzināja, un viņu pelnas apglabāja Kubeselē. Tā arī Indriķa kronika stāsta.